Uzņēmējdarbība ir ikvienas valsts ekonomikas asinsrite. No tā, kā attīstīsies uzņēmējdarbība, cik labvēlīga vide tai būs, lielā mērā ir atkarīga arī visas valsts nākotne. Par pašvaldību un uzņēmēju partnerību teritorijas attīstībai uzņēmēji, pašvaldību un valsts pārvaldes pārstāvji šonedēļ diskutēja Vidzemes reģionu izaugsmes fórumā Tavā varā. Viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem reģiona attīstībai ir sekmīga investīciju piesaiste. Pašvaldībām ir jākoncentrējās un jāveic pareiza plānošana, lai saprastu, kāda veida un kādā virzienā viņi gribētu iet. Jo viens no priekšnosacījumiem, lai varētu piesaistīt investīcijas, ir jāsaprot, kāda veida investīcijas jūs vēlaties pie sevis redzēt. Nav vērts piesaistīt jebkādas investīcijas. Tas ir atkarīgs no pašvaldības salīdzinošiem resursiem, viņu iespējām, ko viņas var izmantot. Lai palīdzētu uzņēmējiem, pašvaldībai nav tikai jādara maks. Uzņēmēji uzskata, ka pašvaldība var daudz darīt sava reģiona uzņēmēju labā arī ar nefinanciāliem līdzekļiem. Es domāju, uzņēmējiem ļoti svarīga ir pašvaldības informācija, zināt, ko pašvaldība dara, ko pašvaldība plāno darīt un kā tas katru konkrēto uzņēmēju varētu ietekmēt, kā tas viņam varētu palīdzēt attīstīties. Fóruma dalībnieku uzmanības lokā nonāca arī savulaik jau diskutētais jautājums par uzņēmuma ienākuma nodokļa daļas nonākšanu pašvaldību budžetos. Vai uzņēmumu ienākuma nodokļa pārdale pašvaldību budžetos motivētu pašvaldības aktīvāk piesaistīt uzņēmējus savam reģionam, un vai šādas nopietnas pārmaiņas nodokļu sistēmā maz ir vajadzīgas? Tas varētu būt viens no tādiem diezgan būtiskiem instrumentiem, kas liktu pašvaldībām varbūt vēl aktīvāk domāt par uzņēmēju darbības vides attīstību un par to, kādā veidā stimulēt darba vietu veidošanu. Šī brīža varbūt nodokļu politika vairāk ir vērsta uz to, ka pašvaldības ir ieinteresētas, cilvēku daudzumā attiecīgajā reģionā, jo pēc tā seko šis iedzīvotāju ienākumu nodokli. Lai uzņēmējs atnāktu un radītu uzņēmumu, viņam jābūt konkrētiem pieejamiem resursiem. Mežsaimniecības uzņēmumu neradīs Rīgā vai kādā citā lielā pilsētā. Katrā vietā ir sava specifika, un ja uzņēmējs ierauga ar mūsu palīdzību, vai arī gan viņš atrod informāciju, ka šeit ir iespējams realizēt savu ideju, viņš nāk. Fóruma atspoguļošanai izveidota mājaslapa tavavara.lv, kurā ik viens interesents var reģistrēties dalībai fórumos, kā arī atrast gan pasākumu programmas, gan rakstīt savas idejas par novada, pilsētu, savas dzimtās puses attīstībā darāmo.